3-gadīgā Kaspara mammas Aleksandras stāstu mediķi uzskata par savā ziņā unikālu. Degpunktā jau stāstījām par nelaimi ģimenē, kad mazais puisēns pusdienojot aizrijās ar gurķa gabaliņu, un mamma spēja satraucošā situācijā nomierināties un sarunājoties ar ātrās palīdzības dispečeri pa telefonu, brīdī, kad mediķis steidzās bērnam palīgā, izglāba savu bērniņu dzīvību. Sajūtas bija vienkārši briesmīgas, jo likās, ka bērns vienkārši mirst nost, jo viņš bija bez jebkādām dzīvības pazīmēm, zils, neelpojošs, ļengans. Un tas viņu tur kratīja un mēģināja visādīgi, bet saprata, ka vispār nekas nepalīdz, ka laiks iet, ka viņš neelpo, jo ilgāk viņš būs bez elpas, tad viss, nav nekāda varianta. 2 ilgas minūtes abas sievietes centās palīdzēt mazajam puisēnam. Nolieciet viņu uz ceļam, ar galviņu uz leju, viņš man dzirdēt. Jā, sēlē arī būtu uz leju. Starp lērstiņam. Ar tādiem, jā, ar koku, viegli, starp lērstiņam. Jā, 1, 2, 3, tā kā uz priekšu drusciņ, jā? Vēlreiz mēģinājiet. Galviņu turiet uz leju. Jā, es tur, lai mūtē būtu vaļā. Ātrā palīdzība lūdzu. Ātrā palīdzība jau brauc pie jums. Šis stāsts ir ar laimīgām beigām pateicoties mammas savaldībai un spējai rīkoties krīzes situācijā. Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas mediķi atzīst, ka šādos gadījumos tik tiešām pats svarīgākais ir nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Vecāki var paši mēģināt saudzīgi ieskatīties bērnam mutītē, un ja viņi ierauga šo svešķermeni paši ierauga to, tad iespēja ir tāda, ka ja viņu izdevīgi var satvert un izvilkt ārā, to var darīt, bet tas ir jādara ļoti uzmanīgi, jo labāk noteikti ir tūlītēji saukt tomēr medicīnisko palīdzību, jo, lai nesatraumētu arī gan mutes lobumu, gan augšējo gremošanas trakta daļu. Bērnu slimnīcā ir vesels albums ar dažādiem priekšmetiem, kuri pabijuši bērnu un pusauģu elpceļos, kā arī kuņģī. Piemēram, no kāda 17-gadīga jaunieša kuņģa ārsti izņēmuši 11 naglas. Puisis tādā veidā gribējis savai meitenei apliecināt jūtas. Brīnumainā kārtā norīt arī zobu birstīte. Mediķis stāsta, ka bērni pārsvarā aizries ar nelieliem sīkiem priekšmetiem vai ar ēdienu. Visbīstamākie esot pupas un zirņi, jo tie siltumā uzbriest un var nosprostot elpceļus pilnībā. Mūsu prakse liecina par to, ka visbiežākais vecums ar aizīšanās ar svešķermeņiem ir līdz 3 gadu vecumam, kad bērniņš sāk izzināt pasauli un mēģina to visu nogaršot caur muti, protams, apskatīt un pagaršot arī, kā tas garšo, jo pārsvarā tie svešķermeņi, ko mēs izvelkam, ir spoži, smuki, interesanti bērnam. Aizrīšanās un svešķermeņu nonākšana elpceļos vai barības vadā ir ārkārtīgi nepatīkama, tāpēc jau laikus jārūpējas, lai bērns nevarētu piekļūt sīkiem priekšmetiem un tos iebāzt mutē. Visbīstamākās ir mazās baterijas, kuras nonākot kuņģī, izdala dzīvībai bīstamas skābes. Ja svešķermenis nokļūst elpceļos, bērnam sākas stiprs lēkmēdīgs klepus. Varbūt elpas trūkums, āda kļūst zilganīga, un reizēm varbūt tāpat elpceļu nosprostojuma dēļ bērniņš var zaudēt arī samaņu. Mediķi piekodina, ka bērnu, kurš ir aizrījies, nevajadzētu kratīt. Šādā veidā var nodarīt vēl lielāku ļaunumu. Nostājas bērnam aiz muguras, saliek savu vienu rokas dūrī, savēlt roku dūrītē un noliek pakrūtes rajonā un ar otru rociņu aptver šo dūri un taisa ātru kustību virzienā uz augšu, 3-4 reizes. Lai nenotiktu nelaime, ārsti piekodina ne tikai piedomāt par bērnam drošu vidi mājās, bet arī pusdienot vajadzētu mierīgi un pie galda. Ines Supīvo, Grīsniņš, Grīslis, Pēters, Krievkalns, Degpunktā.